cik es sevi atceros un neatceros, esmu gribējis kļūt par arhitektu. Zinu to tāpēc, ka vecāmāte man stāstīja, ka šeit pat netālu šajās telpās esmu spēlējies ar jaunu arhitektu maketiem un no tā arī guvis iedvesmu. Un pēc tam esmu teicis, ka kļūšu par arhitektu. Iedvesmo mani pārsvarā mani mērķi un sapņi. Un pēdējā laikā tie ir saistīti ar to, kā padarīt mūsu visu dzīvi labāku, interesantāku un tādu, kas mūs virza uz attīstību. Nākamais mans solis ir detalizēt plānu, izstrāde saistībā ar manu mērķu sasniegšanu. Un tie man būtiskākie mērķi ir turpināt mācīties, lai es atkal varētu vēlāk mācīt citus un arī atrast sevi un pilnveidot arhitektūrā. Un tas virziens, ko es esmu izvēlējies, ir to, ko mēs saucam par ekoloģisko arhitektūru. Un arī iespējams es atradīšu labāku formulējumu šim iedzienam. Bērnībā es gribēju kļūt par tārpu dizaineru. Līdz brīdim, kad es sapratu, ka cilvēki neizstāsta gluži tā, kā es viņus attēloju, ka arī tie tērpi, tā teikt, valkāšanai nebūs derīgi. Jaunradē mani visvairāk laikam iedvesmo māksla, tieši seriālisms. Viņš liek pastīties uz lietām tādā pārspīlētā, sašķobītā veidā. Nākamais solis noteikti būtu realizēt sevi šajā jaunizvēlētajā profesijā. Cik nu jaunizvēlētajā, bet neizvēlētajā profesijā. Bērnībā pirmās domas, par ko es gribēju kļūt, noteikti nebija arhitekts. Vēlējos kļūt par iespējams sportistu, kā jau agrā jaunībā sāk trenēties. Un tad arhitekta doma par arhitektu sāk rasties tikai pamatskolas beigās vai vidusskolas sākumā. Un runājot par Jaunradi, kas iedvesmo Jaunradē, tas noteikti nav nekas konkrēts lietas, ka es uzspiestu pogu, tagad es gribu iedvesmoties, un tā būs. Vienkārši tas ir konkrētā laikā noteikts notikums salikums, kas kaut kā uzspiež uz tām pogām, kurām jāuzspiež, un tad tas viss rodās. Un runājot par nākamo soli, nākamais solis nav nekas precīzs, nosakāms. Ir ielikt pirmie akmentiņi savā bruģī, vienkārši tas ceļš ir tālāk jābruģē, un tad jau redzēs, kas iznāk. Bērnībā es daudz domāju, daudz glaznoju kopā ar mammu, jo viņa bija dizaineri, un tad man, protams, tās domas liecās būt par lielu mākslinieci. Bet tad es sapratu, ka tas īsti nav tik ļoti konkrēts un tāds, kā es redzu sevi realizējamies dzīvē. Un tad tas tuvākais, kas man arī vēlāk vidusskolas laikā uzrunāja, bija tieši arhitekta profesija. Un tas arī tas, kur es esmu nonākusi. Jaunradē man iedvesmo pārsvarā veiksmes stāsti, kas ir tādi, kuru realizācija nav bijis pietiekami daudz priekšnosacījumu, kur cilvēki ir paši saviem spēkiem kaut ko lielu sasnieguši. Tie ir tie visiedvesmojošākie. Un par nākamo soli domājot, droši vien tas būs kaut kas ļoti līdzīgs. Tas būs daudz vairāk dzīvespriecīgs, daudz vairāk jaunu, radošs. Apmēram pa lielam tas pats būs ar mani noticis, kas ir līdz šim. Tā arī notiks. Sveiki! Tā, principā bērnībā es nekad nebiju iedomājies, ka es kļūšu par arhitektu. Bērnībā es
vairāk gribēju būt par sportistu, par futbolistu. Arī svarcelšanā arī mēģināju sevi kaut kāda veida parādīt. Bet tad, kad aptuveni vidusskola gāja uz beigām, tad sāku nopietnāk iedomāties par kaut kādu tādu radošu profesiju un tehniskas lietas arī. Man bija diezgan tuvs, un tad izvēlējos arī arhitektu profesiju. Kas man varētu iedvesmot jaunrādi? Nu, tas diezgan grūts jautājums. Principā viss kaut kas. Cilvēki apkārt, labs garastāvoklis, laiks, ārā. Nu, viss kaut kas var iedvesmot. Nākamais solis, tad turpināšu strādāt, kur es pašlaik strādāju. Tad cerams, ka pēc 3 gadiem dabūšu certifikātu. Tas arī ir mans mērķis pašlaik. Paldies! Bērnībā es gribēju būt matemātikas skolotāja. Man patīk rēķināt, skaitīt, un patīk, kad varu to rādīt arī citiem, kā to darīt. Kas man iedvesmo jaunai arhitektūrai, jaunradē? Pārsvarā tas var būt jebkas, bet visbiežāk tās ir kāda grāmata, kāds citāts, un sarunas ar cilvēkiem. Un par nākamajiem soļiem. Tieši arhitektūrā tā grūti pateikt, patreiz esmu nolēmusi ieturēt pauzi, un tad domāt par to, vai turpināt mācīties vai nē, vairāk pievērsties praksē, kā arī jaunajiem projektiem Arhitektūras savienībā, bet tīri personīgi esmu nolēmusi beidzot iegūt autovadītāja tiesības. Paldies! Kas es gribēju būt bērnībā? Ja tā padomā, tad būtībā vienīgais, kas negribēja būt agrā bērnībā, tas ir arhitekts. Jo būtībā audzes un dzīves tas viss arhitekta ģimenē, un katra dzimšanas diena beidzās ar tādiem tekstiem, kāda ir Jelgavas pils attīstības vīzija, kāda ir rekonstrukcija, kāds ir pilsētu vidas ainavas analīze un to. Un tad 6-gadīgam bērnam tas ir diezgan problemātiski un nevar saprast, kāpēc viss pāriet no dzimšanas dienas pēkšņi lielā arhitektūra. Bet lēnām augot no vidusskolas laika jau būtībā secināja, ka tas būtu mans tas ceļš ejams cauri, un kurš man patiktos un kurš man patīk. Man patīk zīmēt, un tad tas bija tā izvēlētā profesija, kuras es nenožēloju un būtībā mīlu, ko patīk darīt. Kas man iedvesmo jaunradē, tā ir, protams, ģimene, kas ir tevi apkārt un kas tevi saprot, un tas ir pats svarīgākā lieta. Arhitektūra ir dzīvesveids, un lai to dzīvesveidu pilnveidot, ir nepieciešama, lai cilvēkus saprašana, apkārtējā cilvēku saprašana, kas un kā veidojās, kāpēc, un motivācija, gan viss ilgās pēc ilgām naktīm, skolas darba taisīšanas, kad no rīta smaidīgu seju kāds sagaida ar siltām brokastīm pagulēt. Tas kāds nākamais solis. Nākamais solis varētu būt tāds, ka būtībā sevi pilnveidošu. Noteikti meklēšu kādu maģistratūras programmu, kas būtu tieši pilnveidot arhitektūras savas gūtās zināšanas, ar ko varētu arī būtībā sevi pilnveidot tālāk.